Jukio Hatayama ir tikai otrais Japānas premjeras, kurš dzimis pēc Otrā pasaules kara. Studējis Tokijā, inženierzinātnes ASV Stanfordas universitātē. Premjera dēls Niichiro ir viesis pētnieks Krievijā, Maskavas valsts universitātē. Hatoyama Japānā ir ļoti labi zināms uzvārds. Šo dinastiju var salīdzināt ar Amerikas Kenediju klanu. Ichiro Hatoyama bija Liberāla demokrātu partijas pirmais līderis, pirms pusgadsimta pāris gadus arī premjers. 4. paudzes politiķis mazdēls Jukio ar jaunāko brāli Kunio, parlamenta deputātu un bijušo ministru, ir vieni no Japānas visbagātākajiem politiķiem. Bet tikai pēc dažiem mēnešiem premjera amatā atklājās, ka viņa kampaņai veikti fiktīvi naudas ziedojumi no mirušām personām un tādiem ļaudīm, kas noliedz ziedojumus, kopskaitā ap 200 miljonu Japānas jēnu, tas ir turpat 1 miljons latu. Te jāpiemin, ka premjera māte ir Bridgestone Corporation dibinātāja Ishibashi mantiniece. Atklājās arī, ka premjers no viņas kontiem varētu būt saņēmis ap 900 miljoniem jēnu, tie būs 4,5 miljonu latu, lai gan ziedojuma apmērs politiķiem Japānā nedrīkst pārsniegt 1,5 miljonu jēnu gadā. Izmantojot mātes naudas injekcijas, savulaik brāļa Hatoyamas nodibināja Demokrātisko partiju. Lai gan nekādu asins darbu turīgajai māmiņai nav, viņu par politiskajiem ziedojumiem pēc līdzības ar itāļu mafijas krustāvu dēvē par krustmāti. Savukārt pašu premjeru par savādo frizūru, uz āru izvirzītām acīm un ekscentrisku izturēšanos gan atbalstītāji, gan pretinieki, atcerēdamies fantastikas filmas, mēdz saukt par E.T. jeb citplanētieti. Viņa sieva par to saka, ka iesauku vīrs ieguvis par to, ka atšķiroties no vecā stila japāņu politiķiem, Jukio motīvs neesot personīgās intereses vai mantas kāri. Pati premjera sieva, 66 gadus vecā Miyuki, izceļas ar savādiem stāstiem par to, ka viņa sapnī redzējusi NLO un citu planētiešu kuģi aizceļojusi uz Venēru. Kādā televīzijas sarunu šovā Miyuki kundze atklājusi, ka iepriekšējā dzīvē viņai bijušas romantiskas attiecības ar aktieri Tomu Krūzu, kurš esot īstenībā Japānis. Premjera kundze reiz bijusi mūziklu aktrise, dejotāja un dziedātāja, bet otro vīru, tagadējo premjeru, sastapusi ASV studiju laikā. Japānas pirmā lēdija ir pazīstama kā dzīves stila konsultanti un arī ar to, ka lielu uzmanību pievērš veselīgai pārtikai un rūpējas, lai viņas ēdienkartei sekotu arī vīrs premjers. Nevelti, kad premjers ar kundzi pa zaļo paklāju ieradās uz šoreiz ekoloģijas tēmai veltīto Tokijas filmu festivālu, pūlis viņu sagaidīja daudz skaļāk nekā jebkuru ārzemju viesi vai vietējo kinozvaigzni. Jukio Hatoyama ir viens no 19 valstu vadītājiem, kurš regulāri raksta interneta mikroblogu portālā Twitter. Viņš nesen paudis, ka neciešot vaļa gaļu, gluži neparasta atklāsme tādas valsts premjeram, kuru rietumi asi nosoda par vaļu slepkavošanu. Neraugoties uz šo atzīšanos, Hatoyama gan palūdzis Nīderlandes kolēģim savaldīt savas valsts vides aktīvistus, kuri Arktikā reizēm uzbruk vaļu medniekiem no Japānas un padzentos. Stingra līdera tēla radīšanas vietā Hatoyama reizēm atstāja neizlēmīga intelektuāļa iespaidu. Japāņu vēlētāji viņam gan deva lielu uzticības kredītu, viņu atbalstīja pirms pusgada 73% japāņu. Taču viņi grib zināt, kad, kā un cik viņi iegūs no premjera apsolītajām jaunajām darba vietām, ieņēmumu pieauguma un labklājības lēciena. Hatoyama nesola datumus, bet saka, ka dzīve uzlabosies kādu dienu. Premjers citas starpā atbalsta ideju atļaut saglabāt savu uzvārdu pēc laulībām. Hatoyama arī uzskata, ka Japānai, kas cieš no zemes dzimstības un iedzīvotāju novecošanās, vairāk jāiesaista imigranti. Lieli viņam būs nacionālās drošības un ārpolitikas izaicinājumi, jautājums par ASV bāzes likteni Okinavā, ķilde par Kuriļu salām ar Krieviju. Jaunais premjeras mil runāt, ka Nippon Maru, Japānas kuģis, nav nekāds Titaniks. Tas sācis jaunu reisu ar jaunu dzinēju. Taču daudziem ekspertiem šķiet, ka tik drošs nemaz šis kuģa dzinējs nav.